Nu jau ir labdien, mīļie dārgie, ir ārkārtīgi liels prieks jūs visus šeit redzēt. Šī ir vieta visiem, un šeit mēs tūlīt pat sāksim spēli, kas saucās Tilti. Un mums būs fantastiski dalībnieki. Tas, ko šī spēle simbolizē, es ceru, ka kāds no jums ir dzirdējis par tādu lietu kā dzīve. Jā, un tad šī spēle simbolizē dzīvi, un dzīve ir fantastiska zaļa ieleja, kurā ir viskaut kas. Tur ir fantastiski ugunskuriņi, pie kuriem var piesaist, pasildīties, aprunāties, satikt fantastiskus cilvēkus, iegūt pieredzi. Tur ir arī upes. Šī gadījumā ļaundabīgās upes. Ir labdabīgās, šī gadījumā mūsu spēlē, diemžēl, tās upes ir kā problēma, kurai jātiek pāri. Un bieži vien pats saviem spēkiem tu nevari tikt pāri, un tādēļ jālūdz ir palīdzība no apkārtējiem, un kopā ir iespējams uzbūvēt tiltus. Wow, cik ģeniāli man sanāca, jo spēles nosaukums ir Tilti. Wow, cik poētiski. Bet, mīļie draugi, šī spēlē es gribētu aicināt 3 dalībniekus, kas mums piedalīsies. Ivars Jāps, Eiroparlamenta deputāts, lūk, arī viņš jāizvēlās kāds no šiem te punktiņiem, jāņem nepāra, lai, kā saka, sanāk vieta visiem, kur ieskrieties. Pirmais, ļoti labs gājiens. Tad es gribētu aicināt Mariju Driksnu, Līvāņu jauniešu centra kvartāla vadītāju. Jā. Viņa speciāli šai spēlē ir savākusi lielu fanu pulku. Jā. Un Viktorija Nagle, jauniete. Sagaidām viņu ar aplausiem. Viņa ir savākusi vēl lielāku pulku. Jā, atbalstītāji. Tev lūk šī pozīcija. Un tas, kas tūlīt notiks, viena no spēles veidotājām, Brigita, tūlīt izdalīs jums dažādas kartiņas. Sākumā jūs saņemsiet 3, jums jāizvēlās 3 tiltu kartiņas, kuras jūs šī mirklī izlasiet uzreiz, kas tur ir. Šie te tilti, tas, kas notiks tanī mirklī, kad spēlētājs nokļūst pie upes, precīzāk uz upes, tiek izvilkta kartiņa ar šo te problēmu, kas ir šī kāda sociālā problēma. Un no tām kartiņām, kas ir uz rokas, tur ir doti varianti atbildes, kā atrisināt šo problēmu. Bet ne visas kartiņas, ne visi šie te problēma risinājumi atbilst konkrētai problēmai. Un tad, attiecīgi, var vērsties pēc palīdzības pie sabiedrības. Attiecīgi, sabiedrība ir jūs visi 3 kopā. Tā kā, viens ir ar problēmu, nākamie ir uzreiz sabiedrība. Un bieži vien šī te problēmas risinājums neobligāti nozīmē, ka tas esi tu, tā var būt 3. persona, kas iesaistās tanī visā. Un tad, attiecīgi, tas, kurš ir nokļuvis problēmā, viņš izvēlās, kurš no problēmas risinājumiem ir labākais, un visi balso ar balsošanas kartiņām, kas ir zaļā un sarkanā. Neticēsiet, zaļā ir atbalstam, sarkanā, tā kā nepārāk piekrītam. Jā. Un vēl ir šeit uz šī lauka ugunskurs. Ugunskurs ir šī fantastiskā vieta, kur tu satiec fantastiskus cilvēkus, ar kuriem tu aprunājies par lietām, ko tu esi uzzinājis vai ko tu zini, un tu pajautā kādu jautājumu. Un šī gadījumā būs kartiņa, kuri jāizvelk, tur būs kāds jautājums ar domu, vai tu zini, kas tas ir, un tad katrs izsakās, ko viņš zina par to. Un tad es kā gudrais, iespējams, drīzāk tas, kurš izvilka, kā gudrais nolasa šo te definīciju, ja kaut kas ir izlaists. Bet parasti visi ir mežonīgi gudri. Es domāju, ka, un vēl ir, es ļoti haotiski stāstu, es vienkārši ļoti pārņemts, ir vēl pie šīm te tiltu kartiņām, man patīk tava seja, Bet zini, kas ir skaistais? Tad, kad mēs spēlēsim, es vienkārši teikšu, kas notiek. Es pagaidām haotiski cenšos izstāstīt. Man patīk šī te drāma arī. Ir arī kartiņa, ko es saucu par Jokeru, bet tur ir vienkārši virsū... Lūdzu, nē, vēl. Tur ir attiecīgi savs risinājums, kā tu risinātu bez šiem te piemēriem. Es iespējams kaut ko esmu izlaidis, bet mēs laidīsim, kā saka, uz priekšu. Un... Ivar, es apsveicu, tu esi uzreiz ar 1. kārtas numuru, un tev vienkārši, mums nav kauliņš, kurš jāmet, tu vienkārši dzīvēši mauc uz priekšu, 1. lauciņš. Es varu nomierināt, tu neiekāpi ugunskurā, tu piekāpi pie ugunskura, jā, pasildīties. Un tagad tas, kas notiek tev, jā, un tu iegūst arī mikrofonu, jo tev būs arī jārunā. Tev ir jāizvelk viena no ugunskura kartiņām un jautājums augšā, tas treknais.
Jā, jautājums ir sekojošs. Vai zini, kas ir dalībnieki ar ierobežotām iespējām programmā Erasmus+? Tas ir jautājums. Un pēc tam ir... Pēc tam Jā, šī gadījumā, tā kā, vai jūs zinat, kas tas ir? Jūs jau sākāt lasīt. Nelasiet tur. Tas ir... Vai jūs zināt, kas tas ir? Un jautājums būs arī pārējiem, kas ir šī programma. Jo, var godīgi teikt, es nezinu, un viss ir kārtībā, jo nevar visu zināt. Nu, izņemot manu vecmāmiņu, viņa visu zina. Tas ir jautājums, man ir jāatbild tagad, jā? Jums un pārējie arī pēc tam atbild, ko viņi zina. Erasmus Plus tā ir patiesībā lielākā Eiropas Savienības jaunatnei un izglītībai domātā programma. Savukārt jautājums šeit ir par to, kas ir jaunieši ar ierobežotām iespējām. Tur ir, kā saka, to ierobežoto iespēju definīcija ir visnotaļ plaša. Tā doma ir tieši tāda, lai iekļautu tos no mums, un mēs daudz tādi esam dažādos aspektos, kas ir vai no, piemēram, kustību traucējumiem cilvēki, vai ar kaut kādām citām īpašām vajadzībām. Un Erasmus Plus, protams, kā jau tāda kārtīga Eiropas programma, arī cenšas šos cilvēkus integrēt, iekļaut un tādā ziņā izlīdzināt viņu iespējas darboties mūsu sabiedrībā kopā. Tas ir tas tā. Ja jūs gaidat arī to pareizo? Vēl arī meitenēm, kā saka, tiek dot iespēju parunāt par šo, jo pie šīm, Ivar kungs, jums ir jāiedot dāmām arī, kā saka, mikrofons, un tad... Var jautājumu vēlreiz? Jā. Vai zini, kas ir dalībnieki ar ierobežotām iespējām programmā Erasmus Plus? Jautājums. Pārrunā. Zinu. Nu, aiziet. Tur bija rakstīts, vai tu zini? Viss kārtībā. Bet es ikdienā strādāju Līvānos un tāds Latgales reģions, un man ikdiena ļoti bieži tieši ar jauniešiem lauku reģionos, un tie arī ir jaunieši, kuriem ir ierobežotas iespējas tieši kā ģeogrāfiskais šķēršļi. Un tās ierobežotās iespējas daudz un dažādas. Tie ir sociālie, ekonomiskie, ģeogrāfiskie, arī tas, ko Ības jau minēja, un daudzi citi. Tā kā zinu, strādāju tādiem jauniešiem, un īstenībā Erasmus Plus projektus rakstot, tieši iekļaušanas tēma ir tā kā viena no tādām top un svarīgākajām, kuru mēs arī ievērojam. Un Viktorija? Tad jaunieši ar ierobežotām iespējām. Es piekrītu visam, ko iepriekš minēja mani spēles dalībnieki. Un, tie ir cilvēki, kuriem ir kādas ierobežotas iespējas, kustības vai sociālās, vai arī geogrāfiskās, ko minēja Marija, kas arī man ir aktuāli, jo es nāku no mazākas pilsētas. Un, tas arī ir. Geogrāfiskās ir tā kā aiz kalna dzīvo. Ka tu tā kā nevari katru minūti kaut kur iekāpt sabiedriskajā transportā un aizbraukt. Jā. Kaut kur tur aiz kāda akmens varbūt vai koka. Drausmīgi akmeņi. Es apsveicu. Ivars ir ticis uz priekšu, bet to kārtīgi laikam var atdot, jo principā jūs raksturojāt visu tā kā teicami. Nē, jūs jau esat tur, kā saka. Tagad, Marija, tavs ceļš ved uz priekšu. Es varu tā kā jebkur? Pēc teorijas mūsu plāns ir, ka jūs doties... Es tā kā varu... Nē, tā tu nevari. Man bail no uguns, es tad te pie kokiem. Ok, šmaucās. Tātad mēs tev bijām... Tev nekas nenotiek dzīvē, tev viss ir fantastiski. Es apsveicu, tu vienkārši pļaviņā iekāp. Bet tagad tu pa šo ceļu iesi uz priekšu. Šādi? Jā. Mainīt var lēmumus dzīvē? Tev var. Ok, tā tad pārsteigumošā kārtā viņi ir piekāpus pie ugunskura. Un tā, kāds ir jautājums tev? Vai zini, kas ir mobbings? Pārrunā. Action. Vai es zinu, kas ir mobbings? Tā ir... Jā, es tā kā meklēju špikari. Mobbings. Mobbings ir tēma un lieta un process, ar ko mēs diemžēl saskaramies pilnīgi katrs ikdienā. Ir kibermobbings, ir mobbings arī šādi, kā mēs varam pamobbingot savā starpā varbūt. Un, kā to? Es parasti jauniešiem saku. Man nepatīk garas definīcijas, un es viņiem saku, vai ir bijusi situācija, kur dzīvē, ka jums kāds kaut ko pasaka, vai izsaka kaut kādu viedokli, vai pat ar skatienu, kas jūs nedaudz liek justies tā, nepatīkami. Un tu parasti atbild, ir, es saku, tad tas ir arī mobbings varbūt, ja tas ir tiešām ar tādu nodomu, nevis draudzīgi iesmiet un iejokot, bet tiešām aizskartās cita cilvēka domas, jūtas, sajūtas, viedokli un kaut kā tā. Ok. Viktorija?
Mobbings ir diezgan aktuāla tēma mūsu sabiedrībā, jo ar to saskaras ļoti bieži arī skolās, un mobbings pats par sevi ir bieži vien paslēpta lieta, kuru neizrāda atvērti, bet caur kaut kādiem maziem, sīkiem jociņiem un dzīves situācijām tu tiec aizskarts un jūties slikti. Un, galvenais ir, kā tu pats jūties, nevis ko cilvēks ir domājis ar to. Ja tu jūties slikti par to, ko viņš ir pateicis, tad tā nebija pareiza rīcība no viņas puses. Okay, un Ivar? Mūsu jaunieši, atšķirībā no manas paudzes, ar viegli iesirmiem matiem labi zina angļu valodu, un angļu valodā, kā jūs to zināt, vārds mob, tas ir tas pats no kādā vārds mobster, piemēram, vai ne? Ir jautājums par pūli, proti, tā ir tā situācija, kura, diemžēl, ir ārkārtīgi izplatīta, es pats to zinu, un to zina arī mani bērni, skolās un arī citās jauniešu kompānijās, kur pūlis metās virsū vienam, nolūkā šo vienu pazemot, iebiedēt, un tādā veidā, protams, diezgan pamatīgi apdraudot šo cilvēku un nodarot viņam psiholoģisku, brīžiem, diemžēl, arī pat fizisku kaitējumu, vai ne? Un tādā ziņā tas ir tas, kā saka, pūļa mešanās virsū vienam cilvēkam. To var darīt reālajā pasaulē. Mēs zinām, kā tur skolās mobo jauniešus, vai ne? Bet to dara arī digitāli, kā jau kolēģis tika pareizi izteikušās, vai ne, kur sociālos tur par kaut ko tevi izlīdzina ar zemi pēdējiem vārdiem, radot tev milzīgu psiholoģisku diskomfortu līdz pat tādai pakāpē, ka cilvēki jau sāk apsvērt, vai viņiem vispār vai turpināt izglītību, piemēram, vai ne, jo tas tiek padarīts neizturams, vai ne, vai arī tur līdz pat kaut kādām tur suicidālām domām. Tā kā mobbings ir, protams, milzīga problēma. Tas tādā ziņā ar to mums tiešām ir jācīnās. Paldies! Paldies, Ivar. Un tā lieta, kas ar mobbingu, kas vēl viena no lietām, ka viņš ir parasti ilgstošs, un tas var vērsts būt ne tikai pret vienu personu, bet arī pret vairākām. Un, dati, kas ir no 2018. gada, liecina, ka 35% skolēnu ir bijuši mobbinga upuris. Tā, ka dati nav tā, ka superpriecīgie, precīzāk, vispār nav priecīgie. Jā. Paldies. Man patīk dažreiz cipari. Jā. Un, Viktorija, kas ar te... neticamāk kā ugunskurs. Un kas ir tas jautājums, ko tu piedāvā? Vai zini, kur vērsties pēc palīdzības mentālās veselības jautājumos pārrunā? Protams, viens no variantiem ir psihologs, bet ne visi to var atļauties, ne visiem ir iespēja, tīpaši, ja tu dzīvo kādā mazā pašvaldībā, nevienmēr tas ir pieejams, tāpēc gandrīz katrā pašvaldībā ir jauniešu centrs, kur var vērsties pēc arī kaut kādas palīdzības, vienkārši uzjautāt, kur es varu dabūt vēl lielāku palīdzību, jo es zinu, ka mums ir tādas prakses arī bijušas, un, protams, pie vecākiem, pie draugiem, lai vienkārši izzinātu vairāk, kur ir tev iespējas, varbūt viņi tev pateiks, ieteiks kādu online sesiju vai kaut kas tam līdzīgs. Es laikam tikai papildināšu Viktoriju, ka ja mēs nezinām konkrētas speciālistus, pie kā vērsties, mēs varam atrast savas uzticības personas, kas zina vairāk informāciju par šo tēmu. Ir arī skolas psihologi, tur gan ir cits jautājums, cik mēs ļoti skolas vidē šiem cilvēkiem uzticamies vai neusticamies. Zinu, ka katrā skolā tas ir savādāk. Jauniešu centri noteikti, jaunas darbinieki, jaunas lietu speciālisti. Un īstenībā interneta pasaulē, ja tu spēj kritiski izvērtēt un atrast sociālajos tīklos vai vienkārši internetā kaut kādu datubāzi psihologiem kritiski izvērtēt, kas tas cilvēks, pie kā tu vari vērsties. Man liekas arī ļoti svarīgi izplatīt informāciju, kad ir arī šīs bezmaksas psihologa vizītes iespējams, tikai jāatrod laikam tas atslēgas cilvēks, pie kā vērsties un uzzināt informāciju. Jā, es piekrītu tam, kas tika teikts iepriekš. Tas, ko es gribētu īpaši izcelt tajā savā atbildē, ir pirmkārt tiešām tas, ka psihologi un psihoterapeiti Latvijā ir labi, un viņi arī,
tos pakalpojumus sniedz labā kvalitātē. Cits jautājums ir, ka tas galīgi nav lēts prieks. Labi psihoterapeiti. Un tādā ziņā, es domāju, tā būtu viena no tām lietām, kur kādreiz politiķiem būtu vērts pielikt krietni vairāk spēkus, lai padarītu piekļuvi kvalificētai psiholoģiskai palīdzībai vieglāk pieejam cilvēkiem. Tāpēc, ka, būsim godīgi, tās cenas ir kādas ir psihoterapeitiem tur Rīgā, tajā labākajā, vai ne, kategorijā. Tas ir, uz vidējiem Latvijas ienākumiem diezgan nepaceļams stāsts. Un no tāda viedokļa raugoties tieši tā, par skolas psihologiem man tur ir pašam zinām pieredze, kur es laikam tagad nedalīšos, bet es kaut kādā ziņā piekrītu tam, ko kolēģi iepriekš tika teikusi par to, ka tas nav vienkārši. Un es arī neesmu absolūti pārliecināts, ka tie, kas strādā skolās par psihologiem, patiešām ir paši vislabāk kvalificētie ļaudis šim darbam. Ne tā, ka, kā saka, man būtu tur kaut kāda kompetence spriest par to, ko viņi var un ko viņi nevar, bet, katrā gadījumā tas skolu psihologu pakalpojums kopā ar jauniešu centriem un tā tālāk būtu kopjams un būtu uzlabojams. Jo skaidrs, ka, mēs dzīvojam aizvien sarežģītākā pasaulē. Un to stresa faktoru no visa digitālā ārprāta, kas katru dienu nāk no mūsu galvām, no visas tās ģeopolitikas un raķetēm un kariem, kas pasaulē notiek, to stresa faktoru mums visiem kļūst aizvien vairāk. Un tieši tāpēc, lai mēs saglabātu kaut kādu veselīgu skatu uz dzīvi un kaut kādu nākotnes perspektīvu un optimismu, mums ir nepieciešama speciālistu palīdzība. Cilvēkiem nav jābaidās griezties pie speciālistiem. Tā, starp citu, ir viena no lietām, kas Latvijā ir diezgan no padomu laikiem mantot, ka mēs griešanos pie psihologa kaut kā stigmatizējam un uzskatām to par kaut ko tādu, kas tad tas cilvēks ir kaut kā bezmaz vai norakstāms. Vai ne? Labi, paldies. Paldies. Un īstenībā šī mirkli, es šo kartiņus neesmu iemācījies no mana vaina. Paldies. Jā. Tā tad definīcija, kas šeit ir, ja tu vai tavi apkārtēji saskaras ar mentālās veselības izaicinājumiem, runā par to un vērsies pēc palīdzības bērnu un pusauģu uzticības tālrunī 111. Respekt, tieši tā, 116 111. Pieaugušajiem 116 123. Ar nosūtījumu no ģimenes ārsta iespējams saņemt bezmaksas vizītes pie speciālista vai vari vērsties pēc atbalsta un zināšanām dažādās organizācijas, piemēram, pusauģu resursu centrs. Jā. Ļoti cilvēki zina skaitļus, ne tikai es. Bez kartītes vēl piedēvām. Apsveicami. Ivar, es apsveicu tev tālāk dzīvē. Ir fantastiska pļava, kur tu vienkārši esi aizgājis apbrīnot akmeņus. Tu nekas dramatisks ļauns nenotiek, kas nozīmē, Marija, jā, tev ir upe. Tev ir problēma, jā. Tātad tev ir jātiek pāri upei, un tagad mums būs, tev ir jānolasa, kas ir šī te problēma, jā. Tu gribētu pievienoties jauniešu projektam blakus pilsētā, bet zini, ka tur būs daudz nepazīstamu cilvēku. Tev ir sociālā trauksme, un tu nezini, pie kā vērsties pēc palīdzības. Un šī mirklī jums ir šīs tiltu kartiņas, no kurām jums jāizvēlās, kas var palīdzēt. Marija, tev, kā saka, ir pirmā roka izvēlēties, kura no šīm atbildēm var palīdzēt. Ja neviena nevar palīdzēt, tā arī var gadīties. Un atgādini, ka tur ir arī leģendārais Jokers, kur ir savs risinājums. Vai tev ir risinājums? Man ir. Aiziet, stāsti, kas tur ir. Tu esi speciālists savā jomā. Tu piesakies kā mentors jauniešiem, sniegt atbalstu jauniešiem dažādu praktisko jautājumu kārtošanā, ieteikt risinājumus dažādās dzīves situācijās, palīdzēt atrast informāciju, aprunāties psiholoģiski grūtos brīžos. Pieņemts? Izklausās, jautājums ir, vai tu pati to secini kā labu. Starp citu, ja pēkšņi kādam ir fantastiskāks variants, droši var informēt. Jā, starp maniem trim šis ir tā kā atbilstošākais. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama balsošana. Tātad pār zaļā kārtiņa pret sarkanā kārtiņa. Vai šis ir labs? Pati varu balsot? Loģiski, taču šī ir fantastiska. Man patīk šī spēle jau. Tātad es apsveicu, tu esi tikus pāri upei. Nē, tu esi tā paša lauciņa vienkārši, jā, tu tagad neduļks. Tev ir tilts, jā, es apsveicu. Jā, un tagad šī mirklī jau... To situācijas kartiņu arī man jāatdod, ko es tā kā... Jā, tā arī. Bet
tev jānodot jau mikrofons. Man patīk runāt. Nē, es sapratu, jā. Bet tagad Viktorijai un neticamā kārtā Viktorija ir tajā pašā situācijā. Viņai priekšā ir upe un viņai kas ir par problēmu? Tu dzīvo ar trauksmi un depresiju, daļa draugu sāk tevi ignorēt, jo tu negribi vairs tusēt kā agrāk. Tu jūties vientuļš un nevērtīgs. Tā, vai tev bija kāds no risinājumiem? Man ir džokeris. Ok. Tu, kā saka, vari droši izteikt, kā tev liekas, kas varētu būt labs risinājums šī visā. Ja tev nav, tu droši vari arī nodot iespēju, ja pārējiem ir kāds piedāvājums, ja sabiedrība spēj tev palīdzēt. Tādā situācijā es ieteiktu doties, varbūt, ja ir tāda iespēja vai ir kaut kādi sakari, tad uz jauniešu centru, jo jaunatnes darbinieki viņiem vienmēr ir atrisinājums jebkurai gandrīz vai situācijai. Un tur var arī gūt ļoti labu atbalstu no un arī tev ieteiktu veidus, ko tu vari darīt tālāk. Piemēram, iesaistīties kādās jauniešu aktivitātēs, jo tas iedod to dzirksteli tavās acīs bieži vien, un tu gribi darīt tālāk, un tur varētu atrast arī jaunus domu biedrus, kuriem būtu tādas pašas intereses kā tev. Okay. Vai jums ir kādi piedāvājumi arī? Tā, tūlīt. Viens no risinājumiem, es nezinu, vai jūs to uztvertu kā risinājumu, bet man ir tāds, tu uzdrošinies dalīties ar sev un sabiedrībai svarīgām tēmām sociālajos medijos. Tā skaitā kampaņas digitālā vidē. Tev ir vairāk nekā 1000 sekotāji, un tu redzi, ka daudzi tevis veidoto saturu labprāt izplata tālāk. Tavu saturu pamana arī lēmumu pieņēmēji. Tas ir risinājums šai problēmai. Tas būs jānolem Viktorijai. Tas ir labs piedāvājums. Jo es atgādinu, ka šīs kartiņas, kas ir tilti, viņas darbojās jau kā trešā persona. Tas ir kā otrā persona. Viena no personām, ne personīgi tu, kuram ir problēma, jā, attiecīgi sabiedrība, kur ir gatava iesaistīties no malas. Marija, vai tev ir kāds? Tev ir? Sākums man likās, nē, bet pēc tam es izlasīju līdz galam. Tu strādā vietējā bibliotēkā. Daudz jaunieši zina, ka pie tevis var atnākt vienkārši parunāties, tev ir laiks uzklausīt un vienmēr kāds padoms konkrētai situācijai. Man ir jautājums, tev nepatīk vienkārši, kas strādā bibliotēkā? Nē, īstenībā mums ir bibliotēkas ļoti aktuāla tēma. Mēs veidojam jauniešu telpas bibliotēkās tagad Līvānos, bet man sākumā likās, tas būs kaut kas par grāmatu lasīšanu stereotipiem un galvās sēž. Ļoti slikti. Jā, fuj. Es nenosodu loģiski. Varat sarkano kartīti man dot tagad, tas atrauj. Šī gadījumā nenotiek šāda lieta. Viktorija, tev ir, kurš no variantiem tev likās vislabākais, savējais, Ivar vai Marijas? Man vislabāk, ja mēs runājam par trešo personu, tad man vislabāk patika Marijas variants, jo tur bija tas pats, ko es stāstīju, tikai stāstīts trešajā personā. Ok. Tad attiecīgi Viktorija izvēlās Marijas variantu. Tagad sabiedrība nolēma, vai šis ir labs risinājums, kā jums pašiem liekas. Loģiski, Marija jau balsos par sevi. Jā. Un tā. Kas notiek? Ivar, es negribu neko slikti teikt, bet tev sagaida problēma. Tā kā, jā. Tikai kas tas ir? Starp citu, tas ir pat, es ļoti teiktu, īpaši svarīgi. Tu apzinies, ka pavadi ļoti daudz laika spēlējot video spēles. Tev gribētos to mazināt, taču tu nezini kā. Tu arī nezini nevienu, kurš tev varētu palīdzēt. Vecāki tev īsti nesaprot. Šitas, man liekas, ļoti tuvu realitātei brīžiem, ne? Tā, vai tev ir risinājumi? Man ir šitas arī, kas ir tas tavs risinājums šķērsļu mazināšanai, novēršanai. Jokers. Jā. Ja varētu mikrofonu mazliet tuvāk. Jā, es domāju, ka galvenais šādā situācijā mans džokers būtu tāds, ka pirmkārt saprast to, ka tu neesi viens ar šādu veidu problēmām, ka tā ir problēma, kas skar mūs visus, jebkāda veida atkarības.
tā skaitā arī atkarības no video spēlēm un vispār kaut kāda digitālā satura. Un caur to tad arī meklēt palīdzību, meklēt dombiedrus un saprast, kā citi šo problēmu risina. Tā ir viena no, man liekas, tādām galvenajiem izaicinājumiem, ar ko, man liekas, mums visiem nāksies tuvākajos gados saskarties ar vien vairāk un vairāk. Pamudināt jauniešus pārcelties reālajā pasaulē, atpakaļ. Proti ir forši skriet un lekt pāri žogiem video spēlēs. Bet man liekas, ka jauniešiem ir jāatgriež tā pārliecība, ka skriet un lekt pāri žogiem un peldēt 200 metrus uz ātrumu pāri ezeram ir daudz foršāk reālajā dzīvē nekā video spēlēs. Un to, man liekas, vai tur ir, pirmkārt, tev ir jāatzīst, ka te ir problēma. Ivar, jūs aicināt, ka jaunieši līst pāri žogiem? Es aicinu jauniešus aktīvi dzīvot analogajā pasaulē un nevis pavadīt laiku to pašu, ko viņi dara digitālajā pasaulē, darīt aizvien vairāk analogajā, un tad viss būs kārtībā. Paldies. Vai jums ir risinājumi? Tā, Marijai potenciāli ir. Marija ļoti cer, ka Viktorijai būs. Tev vēl palika vecais žokers. Viltīgi. Okay, Nē, ja nav risinājumu, tu vienkārši vari arī, jo dzīvē dažreiz gadās, ka tev nav. Man ir žokers. Tev ir žokers. Es gribu viņu pataupīt kaut kam varbūt. Priekš sevis vai ne? Jā, labi, lai ir žokers. Par video spēlēm. Ok, ja tu saproti, ka tā jau ir atkarība, jo video spēles, tā kā in general, viņas nav slikta lieta. Mēs arī mācāmies ar video spēlēm un ir daudz metodas un projektu, un kur tieši video spēles ir kā tas galvenais mērķis, ko jaunieši dara. Bet ja tu saproti, ka tā ir atkarība, tad līdzīgi ar iepriekšējo vienu jautājumu, ka mēs sākam meklēt pēc palīdzības, mēs meklējam tos atslēgas cilvēkus, pie kuriem mēs varam vērsties un jautāt, ko darīt šādās situācijās. Bet man nedaudz arī otra kartīte pavīd, jo tur bija par to, ka es esmu cilvēks ar daudz un plašiem kontaktiem, kam ir ļoti daudz informācijas par dažādiem Eiropas Savienības fonda atbalstiem un iespējām organizācijām. Un es domāju, ja jaunietis ar šādu problēmu, viņš pat varētu iesaistīties varbūt potenciāli kādā Erasmus Plus projektā pat pār video spēļu, nezinu, veidošanu vai kaut ko tādu, bet tā būs tāda aktivitāte un tāds process, kur viņam arī vajadzēs radoši neformālā vidē darboties. Viņš tāds ar vienu soli jau būs nedaudz ātrāk ārā no tās video spēļu virtuālās realitātes, bet kaut ko jaunu pamēģinās. Es tā paplūdu pa divām kartītēm. Es drīkstēju. Principā tu paplūdu pa vienu, tas ir jokers, ko tu izmantoji. Okay, jā. Un nošpikoju no reālās. Loģiski, bet tas ir ļoti labi. Kā saka, jāizmanto visi instrumenti. Un tagad jautājums ir Ivaram. Kuru tu no variantiem izvēlies? Savējo vai Marijas? Kurš tev liekas, kā saka, labāks, jā? Es esmu labi audzināts cilvēks un vienmēr dodu priekšroku gan jauniešiem, gan meitenēm. Līdz ar to es, protams, izvēlos Marijas. Marija jau saprata, ka ir balsošana, tātad... Tad, kad balsosim par to, vai šis darbojās, tātad Marija arī par šo te fantastiski savsēd. Ivar, tu esi ticis ar savu datorspēļu atkarību galā. Un mēs tagad uzzināsim uzreiz pat taisnu. Viņai pirms tam... Viņa arī nezaudēja. Katrā ziņā, lai vai kā, mēs apsveicam, ka Džokers ir palicis pie Viktorijas, bet Marija tavs ceļš ved atkal iekšā upē. Vienkārši tu pa upi vienkārši gandrīz vai brieni. Un tad tur priekšā ir delta, kas ir arī jauki tādā ziņā. Jā. Kas ir tas, kas notiek ar tevi? Tu domā par brīvprātīgā darba projektu Spānijā. Tu gribētu aizceļot uz kādu citu valsti, tev patīk palīdzēt cilvēkiem, bet tu nekad neesi bijis ārzemēs. Un tev nav finanšu, lai sagatavotos projektam un dotos tajā. Un tā, vai ir kāds tilts risinājums? Tad tā kartiņa, no kuras špikoju iepriekšējo reizi laikam, kad es esmu tas cilvēks, kuram ir daudz un dažādi kontakti,
ar dažādām organizācijām, atbalsta iespējām, tai skaitā, kas piedāvā stipendijas vai atbalstu jauniešiem, un tu labprāt padalies ar šo informāciju ar citiem, kam tas varētu būt noderīgi. Kā tev liekas, vai tev vispār vajag kādu palīdzību no sabiedrības? Jā. Tev vajag? Ok, Jā. ļoti labi. Tā, vai kādam ir piedāvājums? Viktorija tev nepalīdzēs? Okay, man nevajag. Ļoti labi, tu esi ļoti pastāvīga, kā saka, neatkarīga dāma, kurai palīdz cilvēks ar kontaktiem un stipendijām. Jā, mēs balsojam, vai šis variants, loģiski, Marija ir ļoti par šo variantu. Ivars arī, Viktorija arī fantastiski, mēs apsveicam. Marija, kā saka, pati atrada stipendijas un visu ļoti jauki. Un Viktorijas gadījumā Viktorija uzreiz dodas apskaut koku. Viņai var nedot mikrofonu, viņa vienkārši laimīgi skauj koku. Ivars savukārt grasās slēgt nākamajā upē iekšā. Un tā, kas tad attiecīgi noticis Ivaram? Tā. Ivaram ir notikusi segojoša lieta. Tu esi redzējusi, ka pilsētā atvērts foršs jauniešu centrs, uz kuru gribētu aizbraukt. Tomēr tu esi pamanījusi, ka pie ārdurvīm ir 3 pakāpieni un nezinu, kāda ir situācija iekšpusē. Tu ikdienā pārvietojies, izmantojot ratiņkrēslu. Man liekas, ka man ir jau tajās iepriekš sagatavotajās atbildēs, man liekas, tāda lieta, kā tu uzdrošinies dalīties ar sevi un sabiedrībai svarīgām tēmām, kas šajā gadījumā ir tas, ka es netieku iekšā jauniešu centrā, kas, manuprāt, būtu absolūti nepieļaujami, ka tā ir. Un tā skaitā svarīgām tēmām sociālajos medijos, tā skaitā rīko arī kampaņas digitālajā vidē. Tev ir vairāk nekā 1000 sekotāji, un tu redzi, ka tevis veido to saturu labprāt izplatā, bet, kas ir svarīgi, tavu saturu pamana arī lēmumu pieņēmēji. Tā ir lieta, kas strādā, vai ne? Tie politiķi visur, sākot no pašvaldības līdz Eiropai, ja, kļūst pēdējā laikā aizvien vairāk un vairāk uzņēmīgi pret sociālo tīklu kontentu un par to, ko viņiem raksta un filmē, vai ne? Un ja kāds kādu tam līdzīgu saturu tiešām nopublicēs, kā te ir teikts par to, ka es netieku iekšā jauniešu centrā ar ratiņkrēslu, tad tam būs, ticiet man, ātrāk vai vēlāk, bet tam būs atbalsts, tam būs rezultāts. Un, tas ir tādā ziņā sociālos tīklus tiešām, ne man jums to mācīt, vai ne? Tiem, kuriem ir šobrīd 20, to prot darīt daudz labāk nekā es. Vai ne? Marijai loģiski ir kaut kas, ko pateikt. Marija ir gatava palīdzēt arī. Tā, labi, aiziet. Kopā ar dombiedriem tu jau vairākas reizes esi parakstījies un iesniedzis problēmu jautājumus manabalss.lv. Citiem cilvēkiem esi aicinājis viņus parakstīties. Un kāpēc šo kartiņu es ieliku? Es taču šādā situācijā būtu cilvēks, kas piedāvātu šo visu pavērst tādā skaļā, redzamā kustībā un iesniegt savu pieteikumu manabalss.lv, lai pilnīgi visos jauniešu centros Latvijā būtu gan uzbraucamais celiņš ieejai, gan pacēlājs jauniešu centrs 2 stāvos. Un tā Viktorija arī nolēmusi palīdzēt? Te nebūs gluži pilnībā viennozīmīgi tas, kas ir te rakstīts, bet tu pamani netaisnību, cilvēktiesību pārkāpumus un diskrimināciju savā skolā, novadā vai valstī. Piedalies kopā ar dombiedriem, organizē protestu par šo tēmu. Tas varētu būt nevis kā tieši protests, bet kāds pikets vai vienkārši iešana uz novada domi, lai risinātu šo problēmu, ka nav pieejamības. Un revolūcija, loģiski. Tas ir Protams. Fantastiski, jā. Ivar, nododam, kā saka, Ivaram runas kociņu. Kuru variantu izvēlies? Es izvēlos joprojām savējo, proti pirmo, tāpēc, ka mana balss tas ir tāds pa likumu mainīšanas, bet tajos likumos jau tagad ir ierakstīts iekšā, ka ir jābūt piekļūstamām telpām. Vienkārši tos nav izpildīts konkrētā gadījumā. Un tāpēc te ir jautājums par, nevis par 10 000 parakstu vākšanu, bet tiešām tā, kā jau kolēģi tika izteikusies, vienkārši iešu paņemt tajā pašvaldībā to amatveci pie krāgas un pateikt, kas ir Johedi, ne? Kāpēc nav? Tas ir tas veids, kā tam vajadzētu notikt. Un tādā ziņā es domāju, ka tiešām tas sociāltīkli tur strādā ļoti, ļoti labi, tāpēc, ka cilvēki jau, cilvēks uztrauc šādas lietas. Paldies! Tātad Eivers izvēlās variantu mēdī.
Un jautājums par balsojumu. Tātad, vai jūs atbalstat Ivaras pozīciju? Ivars pats sevi arī to man nolēma atbalstīt ļoti jauki. Jā, beigās tās paskatījās, ko nobalsoja meitenes. Tad es arī sevi atbalstu. Okay. Un tā, man liekas, Marija ir grūtākā dzīve vienkārši patrāpījusies. Loģiski. Jā, bet tavs ceļš ved uz upi. Un, jā, dāmas un kungi, es aicināšu veltīt aplausu Brītai. Viņa ir viena no spēles veidotājām. Un tā. Tu gribētu pievienoties jaunam piedzīvojumu klubiņam pilsētā, bet tev ir baila, jo tev ir nepatīkamas atmiņas no skolas, kad par tevi ņirgājās tava svara un izskata dēļ. Tā. Izskatās, ka Viktorija tur vienu kārtiņu, viņai ir jau fantastiski. Es varu dot tā kā arī... Jā, ja tev nav risinājumi, tu vari godīgi, jā. Un es vēl padomāšu, vai es varu kaut ko tur pašmaukties. Tas nerada labu iespēju par tevi. Tu esi vidusskolēns un pamanot, ka citu tavu skolas biedru apsmej, tu vērsies pie skolotājiem un citiem skolas darbiniekiem, lai kopā risinātu šo problēmu. Ok. Ivar, vai tev ir kāds risinājums? Tev nav? Tomēr. Es izdomāju, jā. Te ir līdzīgi, kā bija Ivaram par to sociālo tīklu izmantošanu. Bet es laikam to pavērstu nevis kā izmantot sociālos tīklus, lai veicinātu plašāku izpratni par to un tā kā rosinātu sabiedrības informētību, bet meklētu varbūt vairāk sociālajos tīklos līdzīgas situācijas, jo tādas ir bijušas Latvijā, un skatītos arī, ko citi dara, un tā kā meklētu padomu no citiem. Ok. Un tad jautājums uzreiz vēl ir pie tevis, kuru variantu izvēlies? Viktorijas. Tātad atbalsts mums ir Viktorijas pozīcijai. Ir 2 zaļi par, ir 3 zaļi par. Fantastiski. Un tagad, Viktorija, jā, tu, kā saka, pievienojies tiltu būvētāju strīpai. Šī ir vienkārši dramatiska strīpa spēlē. Neviens nevar sausām kājām izbrist cauri. Un tā, Viktorija, kas tā Viktorijai vēl? Jā. Problēma. Un tā? Tu gribētu aiziet uz teātri. Tur rāda izrādi, kas tevi interesē, bet tu esi nedzirdīga un mājaslapā nav pieejama informācija par to, vai būs pieejami subtitri vai zīmju valodas tulks. Tā. Vai tev ir risinājums? Varbūt kāds jau zina, ka viņam ir risinājums šī situācijā. Tā. Izskatās, ka Ivars kaut ko kustina tur un... Es domāju, ka pirmkārt, protams, par to vajadzētu domāt teātriem un tā, bet ir skaidrs, protams, ka subtitrēšana un zīmju valoda nevarēs tikt pilnīgi vienādā tempā ieviesta visur, tur, kur to varbūt vajadzētu. Tāpēc man liekas, ka tur mēs raugāmies tehnoloģiju virzienā atkal jau, jo mēs tīri labi zinām, ka tas jau patiesībā jau šobrīd strādā. Proti ir aplikācijas, kurām būtu jābūt pieejamām un, kā saka, labā kvalitātē izstrādātām cilvēkiem, kur ir vājdzirdīgi. Tieši tādēļ, ka, piemēram, tas taču ir, man liekas, diezgan pašsaprotami cilvēks aiziet, piemēram, šobrīd vājdzirdīgs uz kaut kādu teātri un viņš lasa tekstu savā telefonā no tā, ko viņš dzird no skatuves. Tas jau šobrīd ir iespējams. Jautājums, vai tā programmatūra ir pieejama visur Latvijā. Es pilnīgi pieņemu, ka nē, tāpēc viņi būtu vienkārši jāpadara pieejami, bet tur tajā ziņā tehnoloģijas to palīdz risināt. Ja es nemaldos, man kā reize vājdzirdīgi, nedzirdīgi cilvēki ieteica programmu, kas ir diezgan laba latviešu variāta. Tā nav reklāma, bet Tildei, ka viņi, kā saka, tas runātājs tiek uzrakstīt lieta. Fantastiska lieta priekš sliņķiem. Ja tu negribi kaut ko rakstīt, tu vienkārši norunā un tev viss ir uzrakstīts. Labi, tur ir kļūdas, bet to jau tu vari izlabot pats pēc tam. Jā. Vai ir vēl piedāvājumi kādi? Man ir piedāvājums, tas nebūtu ātras risinājums, bet tu pamani netaisnību vai problemātisku situāciju savā novadā, kopā ar domu biedriem raksti e-vēstules un runāt ar domas deputātiem, mēģināt situāciju risināt. Tas ir, ja tajā situācijā, kad vēlies iet uz teātri, nebūtu tās iespējas baudīt to momentu
ja tev ir ierobežotas iespējas. Jā, šeit es redzu problēmu tādā aspektā, kad izrādi tu visdrīzāk neredzēsi. Jā, bet jautājums, tu jūties skumīgi, es jūtu, jā. Vai kurš variants tev liekas vislādzīgākais? Savs vai Ivara? Man ļoti patika Ivara atbilde, risinājums, jo tas ir digitāli un tas būtu tas, kā tu varētu risināt problēmu šajā pat sekundē. Ok, tad mums ir jāveic balsojums. Tad Ivars ir ieguvis un jā, visi ir zaļi, fantastiski. Un tā, es apsveicu Ivaru, tu tiec sasildīties pēc plunčāšanās pie ugunskura atkal, un mēs uzzināsim, vai mēs zinām lietas. Un es uzzināšu, vai šo kartiņu zinu no galvas. Jā, lasa, jā? Jā, kāds ir jautājums? Vai zini, kas ir mentori? Ok, nu tā, Ivar. Tam vārdam mentors ir visdažādākās nozīmes, bet tādā jauniešu izpratnē, tie ir cilvēki, kas nav ģimenes locekļi un nav tuvi draugi, bet kuru arī profesionālais uzdevums ir palīdzēt jauniešiem iekļauties dzīvē visdažādākajos apstākļos. Tieši no praktiskās perspektīvas, nevis sežot skolas solā un tur mācot viņiem kaut ko, bet palīdzot katram jaunietim individuālā veidā. Tā kā tas ir tas, kas manā skatījumā ir mentori, bet to pareizo atbildi es nolasīšu pēc tam. Jā, tieši tā, jā. Pirmais, kas nāk prātā, ja mentors ir atbalsta persona jaunietim un savā ziņā arī sasaucas ar spēli tilti. Mentors kā tilts starp jaunietu un iespējām vai arī palīdzību vai viss, kas viņam ir nepieciešams. Jā, atbalsta persona un tilts uz to, kas tam jaunietim ir visvairāk nepieciešams, atbalsta sniedzējs, padomdevējs un bet ļoti atšķirās mentori dažādās dzīves situācijās, ko tieši jāmentorē. Fantastisks grieziens. Piekritīšu maniem spēles biedriem, un es varu piebilst to, ka kādi ir mentori. Mentori ir, manuprāt, ļoti fantastiski cilvēki, kuri dod tās iespējas jauniešiem, atver to lielo mūsu iespēju pasauli un uzmundrina jauniešus, lai jaunieši darītu un gribētu un nebaidītos. Ivar, vai tu varētu nolasīt? Jā, pareizā atbilde ir sekojoša. Es neteiktu, ka pareizā, definīcija, jā, kas noteikti ir kaut kādos Eiropas dokumentos sarakstīta. Mentora uzticības un atbalsta personas ir ļoti būtisks atbalsts sevišķi mazaizsargātiem jauniešiem. Mentors veido kontaktu ar jaunieti, uzklājas un sadzirda jaunieti bez vērtējuma vai kritikas, ir gatavs sniegt vajadzīgu atbalstu, praktisku palīdzību un padomu, paplašina jauniešu redzesloku un bagātina jauniešu pieredzi. Ja arī tu esi gatavs ar savu pieredzi un klātbūtni atbalstīt jauniešus, painteresējies par mentoru tīklu savā pašvaldībā vai pievienojies kādai no nacionāla mēroga organizācijām. Visi. Punkts, labais. Punkts, jā. Un tā, tas, ko es varu teikt, ka Marija tev ir... Tu pa krūmiem tagad, acīm redzot, bet tur ir forši, acīm redzot, tur nekāda problēma nav, tev acīm redzot patīk tas. Un visbeidzot, pēdējais sasildīšanās uguns, kurš ir pie Viktorijas. Tā. Vai zini, kas ir vardarbība ģimenē? Es zinu, kas ir vardarbība ģimenē. Vardarbība ģimenē ir ne tikai fiziskais, ko mēs varbūt iedomājamies, kad tikko dzirdam šo terminu, bet arī mentālā lieta, kad tevi neuzklausa vai arī pat neprasa padomu, kad tavas idejas, tavas domas visu laiku pazemo. Vardarbība ģimenē ir tad, kad tu jūties ģimenē slikti, nepiederīgi, jo tā ir tā vieta, kur tev otrādāk vajadzētu justies ļoti labi un ka tu vienmēr tur esi uzklausīts. Marija, vai tev ir ko? Es drīkstu krūmos runāt, jā? Jā, tu drīkst. Okay. Tātad, man liekas, baigi interesanti, ka tas, kas notika 20 gadus atpakaļ, sauca par audzināšanu, tagad tā ir vardarbība. Man liekas, ir prieks, ka mēs beidzot par to runājam un saucam lietas īstajos vārdos, nevis, kad
Nu, tā vajadzēja, jā. Bet noteikti, laikam, lielāku akcentu pat likšu uz mentālo, jā, sajūtu tam, jebkuram ģimenes loceklim, jo mēs kaut kā bieži vien aizmirstam, ka mēs sakam vardarbību, ka tā ir tikai fiziskā, ne, tā ir arī mentālā. Un kā to noraksturot, laikam, vienā teikumā, tad, kad kāds ģimenes loceklis nejūtas brīvi ģimenē, jo ģimenē, man liekas, jājūtas tev viss brīvāk, un tu vari būt patiesais. Vardarbība ģimenē ir milzīga problēma, kura kaut kādā ziņā izriet no tā, kā mēs tradicionāli esam iedomājušies domāt par sabiedrību. Proti, ka ir publiskā telpa. Ja kāds no mums te savam blakus sēdētājiem iesistu vai parautu aiz matiem, vai ne, tad tās izsaukt policiju un tur būtu ziepes, vai ne? Bet savukārt tiek pieņemts, ka ģimene, tā ir tā telpa, kurā principā var darīt visu, kas ienāk prātā, vai ne? Un tā ir viena no tām lietām, ar ko mums ir jācīnās, jo tieši tādā pašā veidā, kā mēs atzīstam vardarbību par nepieļaujamu publiski, tas nekādā gadījumā nav pieļaujams arī starp ģimenes locekļiem. Es teiktu, ka, protams, arī tur ir šis mentālais aspekts, un tur tad ir ļoti, kā saka, trausla tā līnija saprast, kur tas sākās, vai ne? Tā kā kolēģi teica, kur tas, ko pirms 20 gadiem sauc par audzināšanu, tas šobrīd ir vardarbība, vai ne? Tur ir tad jāsaprot tas, bet, protams, nenolieksim to, ka Latvijā, diemžēl, ģimenēs ir ne tikai mentāla vardarbība problēma, mums ir visbrutālākā, visvienkāršākā fiziskā vardarbība problēma, un ar to, tur tieši tāpēc, es domāju, arī tas, ko dara daudzas organizācijas, tādas kā, piemēram, tur Centrs Marta un citas, kas ar šito nodarbojās, tas ir ļoti, ļoti svētīgs darbs, jo, diemžēl, tas vēsturiski tā ir bijis, ka ir daudz iedomājušies, ka ģimenē un savu tuvinieku starpā var darīt visneiedomājamākās lietas. Paldies! Paldies! Vai šī kartiņā ir kaut kas, kas netika pateikts? Vardarbība ir tīša uzvedība ar nolūku sāpināt otru. Vardarbības veidi var būt dažādi. Tā var būt fiziska, emocionāla, seksuāla, ekonomiska, tā var būt vardarbīga kontrole un vajāšana un citi. Dažas no iespējām, kur vērsties pēc palīdzības, ir Centrs Marta, cietušajiem.lv un 116006, vardarbības prevences tālrunis 22 045 225. Okay. Principā jūs ļoti daudz zinat. Un tas, ko es gribētu palūgt tev, Viktorija, ja tu varētu tā. Un tagad jūs ar lepnu soli varat spērt kāju uz priekšu, un es apsveicu, jūs esat pirmie un vienīgie, kas šīs lampas laikā ir pabeiguši spēli. Iepriekšējās spēles visas netika pabeigts. Jūs esat pirmie, un par to jūs saņemat daudzus respekta punktus, plus, jums ir iespēja, izvēlēties kādu dāvaniņu sev. Tā kā fiziski šī te, ja Marija ilgi nedomā, viņa, es nezinu, pārliecināts par končām, bet es apsveicu tevi ar šo ieguvumu, bet... Jā, paldies Ivaram, paldies Marijai, paldies Viktorijai, bet jā, tiešām pirmkārt respekta punkti, otrkārt droši, ja jums ir iespēja izvēlēties kādu, piemiņas suvenīru. Ja. Es nezinu, kaut kas. Jā, mums vajag kobildi, loģiski. Es esmu te ar diviem mikrofiem. Jā, ir mazā reklāma, mikrofibras dvielītes. Lai jums vienmēr uzlādēta ir mobilie tālruņi un ļoti ilgspējīga krūzīte no metāla. Tā. Man viss mājās ir. Tev nav. Es noteikti konfektes nedrīkst. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, ka, jā, fotogrāfija. Es arī tur gribu būt. Paldies spēlētājiem un vēlreiz aplausi Brigitai, kur ir noslēgta. Kur viņa sēž, jā, viņa ir viena no spēles veidotājiem. Un, jā.
Un, mīļie dārgie, kur ir šis QR kods, kurā ir iespējams atstāt savus iespaidus un refleksijas, bet saistībā ar šo spēli vēl skaidrs konkrēti nav, bet viņa noteikti būs pieejama un būsim atklāti šo spēli, ja godīgi stundas laikā. Nu, tur ir grūti izspēlēt, jo šīs diskusijas izveicās, un plus šī spēlē nav oriģināli paredzēts, ka tu vari staigāt kā gribi, tā kā Marija gribēja, ja? Bet mums vajadzēja beidzot nokļūt līdz beigām, kas arī mums izdevās tādēļ. Jā, starp citu, šodien viņi varēs paspēlēt, viņi atradīsies tagad tur blakus, jā. Un būs arī vēl viena publiskā spēlēšana, kas būs 3:00. Tādēļ droši metieties iekšā, vai arī bailīgi, kā jūs vēlaties, jā. Bet visādies citādies. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Bučuka Lovītes jau.